Labvakar! Labvakar! Vakar. Kā vienmēr, trešdiena klāt, ja? Un ar šodien ar jums, kā vienmēr, tiešraidē Rita un Sarmīte. Esam Ersaga līderes, jau kādu laiciņu, un esam uzkrājuši arī nedaudz jau pieredzi, un vēlamies dalīties ar šo savu pieredzi arī ar jums, un mācīties arī varbūt no jums, ja arī jūs kaut ko interesantu varēsiet mums pastāstīt. Nu, protams, ka varēs, katram jau redz savu pieredzi, ir to maskas lietošanu, ja? Tā kā tā. Un šodien mūsu tēma ir sejas maskas, un, protams, kas par tām jāzina, ja? Un šodien mēs tā parunāsim par tādām tēmiņām. Pirmā būtu, kur mēs parunāsim vispār par sejas maskām, kā tās jāizvēlas, lai tās sniegtu mums vēlamo rezultātu. Tālāk mēs iepazīsimies ar kompānijas Ersaga. Tā, Rita iestrēga. Rita iestrēga. Ja ir, jā, tā, visiem iestrēga. Tagad dzirdat? Jā, tu biji iestrēgusi. Tātad nezinu, kur apstājos, ja tad sejas maskas. Tu apstājies, jā, pie tā, ko kompānija piedāvā. Un kompānija visu laiku piedāvāja mums divas maskas, tā bija, ja jūs jau noteikti zinat, zelta un pērļa maska, par kurām runāsim, un arī iepazīsimies šodien ar jaunumu, tā ir kaolīna maska. Ja? Un tālāk mēs vēl parunāsim par vienu masku, kuru prasīja, teicām, varbūt mums vēl ir ceturtā, nu, varam teikt, ka arī ir tāda maska, ceturtā. Tad Sarmīte pastāstīs par jaunumiem, kas mums ir tagad dāvanās, jā, jo ļoti bieži, cik es zinu, cilvēki nezin šīs dāvanas, priekš kam tad tas krēms ir vajadzīgs. Tāds īs ieskats, ko tagad piedāvā kompānija dāvanā. Nu, ja mēs paspēsim, es vēl parādīšu, kā jāsagatavo seja pirms maskas ar dažām kustībām uz jūsu sejas, ja mums pietiks laika, ja. Tāda, lūk, diezgan plaša programma mums šodien ir. Nu, un sākšies pirmā, ja, par to tad, kas ir jāzina par sejas maskām, lai tās mums dotu rezultātu, ja? Jo maskas var būt lielisks veids, kā papildināt savus ādas kopšanas rituālus, ja? Palitināt ādu tieši mājas apstākļos, lai nav jādodās uz kosmētisko kabinetu un jāmaksā papildus nauda, būtu tā kā papildus izdevumi, ja? Taču ļoti bieži cilvēki nezin, kā pareizi izvēlēties masku, kā pareizi viņu uzlikt, lai tā sniegtu vislabākos rezultātus. Un tieši par to arī sākumā parunāsim, kā sasniegt ar masku un kādas kļūdas neizdarīt, lai būtu rezultāts. Visbiežākās kļūdas ir cilvēks saņem tad, kad varbūt masku neizvēlās pirmkārt atbilstoši sejas ādas tipam, ja? Nav pareizi izvēlēta, lai risinātu tieši to problēmu, ko cilvēks grib atrisināt, ja? Otrais, nākošais, kāpēc nav šis efekts, kādu masku domā, es šodien uzlikšu masku un man būs rezultāts un mana āda kļūs skaista un pazudīs grumbiņas, bet tā nav. Tātad vienu reizi uzliekot masku, mēs varam nesasniegt šādu rezultātu. To var salīdzināt ar to, ja jūs ejat uz sporta zāli, aiziesiet vienu reizi, patrenēsieties, vai tad jums šie muskuļi būs, vai jums augums izveidosies citādāks, taču nē. Tāpat arī ar sejas masku. Viņi ir jāliek kursa veidā, ir jāliek vairākas reizes, lai sejas āda pierod un šī maska sāk aktīvi strādāt. Maska tiek nepareizi lietota ļoti bieži. Tātad nav sagatavota āda maskas lietošanai. Nepareizi viņa ir uzklāta, nav ievērots
laiks, ilgums, cik ilgi turēt masku, ja. Tāpat tās nav ievērots darbības, kas ir jāizdara pēc maskas, kad jūs viņu noņemat, ja. Nu, lūk, šādi daudz dažādi faktori ietekmē, teiksim, šo te rezultātu, ja. Nu, un sāksim tā pa vienam faktoram izskatīt nedaudz sīkāk, ja? Tad pirmais, kas ir, kad cilvēks izvēlās masku, viņa neatbilst ādas tipam, ja? Tad vispirms ir jānoskaidro, kura maska jums ir piemērota. Un liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vienkārši, ja? Ka kairinātai ādai ir jālieto nomierinoša maska, traukainai ādai attīroša maska, nogurušai blāvai ādai tonizējoša maska un sausai ādai mitrinoša maska. Tomēr ļoti bieži cilvēkam ir jaukta tipa āda vai teikt kombinēta āda, kāda vienā vietā, teiksim, ļoti bieži tas ir uz deguna, ir traukaina āda un uz vaidziņiem ir sausa āda. Un šādā reizē tiešām ir ieteicams lietot vairākas maskas, ja? Tātad uz deguna zonu, lai attīrītu poras, samazinātu, uzliekam attīrošu masku, uz vaigiem sausai ādiņai mitrinošu masku un jūsu kakla zonai un dekoltē zonai uzklājam tonizējošu masku. Nu, lūk, tāpēc mums mājās ir vajadzīga varbūt ne tikai viena maska, bet vairākas maskas, ja, lai varētu to izmantot arī jauktām tipa ādai. Ja maska ir paredzēta noteiktam tipam, bet ja maska ir paredzēta jebkuram tipa ādai, tad, protams, jūs varat iztikt ar vienu masku. Lūk, tālāk. Kā jau es teicu, cilvēks uzklāja vienu reizi un gaida ļoti, ļoti labu rezultātu. Nu, tā nenotiek, jo efekts, rezultāts ir vienlīdzīgs zīmīt ar regulāri. Ja? Un tāpat kā daudz skaistumkošanas darbus, tāpat kā jūs uzklājat krēmu uz sejas, vai tā kā jūs mazgājat seju katru dienu, tāpat arī maskai jāievēro šī regulārās darbības. Ja? Un ļoti ieteicams, ja jūs gribat veikt tādu maskas kūri vai sesiju, tad izveidot šo te kalendāru, masku kūras sesijas kalendārs. Ja? Un jūs varat, piemēram, izveidot kādu mēnesi, teiksim, veidot attīrošo masku kūri un nākošā mēnesī mitrinošo vai barojošo masku kūri. Ja? Tātad, bet jums būs kalendāriņš un tas jau jums būs tā kā regulāri un jau ieradums darīt to patstāvīgi regulāri. Vēl ir tāda, ka maska tiek nepareizi uzklāta. Ja? Tātad neievēro visus solīšus, kas ir jāievēro, lai uzklātu masku. Nu, pirmais, es domāju, meitenes, ka jūs jau esat ersagā rūdītas meitenes un daudz klausījušās mācības un lasījušas, ka pirmais noteikums ir, ka seja ir jānotīra. Ja, tad jāatbrīvo seja no, jūs bijāt laukā, visa iedarbība no gaisa, viss uz jūsu sejas ir sakrājies. Ja, tad pirmais ir, ka ir jānotīra seja. Tātad pirmkārt jau jānoņem kosmētika, ja, jums taču ir varbūt kāds pūderkrēms vai tonālie krēmi, ja, tad noņemam kosmētiku, ja. Ar kādu micerālo ūdeni attīrošo, kas ir kosmētikai, ieteicams arī veikt, tad, ja masku, teiksim, reizi nedēļā, ja jūs masku uzliekat vairākas reizes nedēļā, tad to nevajag darīt, bet reizi nedēļā droši ieteicams ir veikt dziļāku attīrīšanu, teiksim, ar pīlingu, ja? Tad jūs notīrat virsējo to atmirušo slānīti no sejas. Tādā veidā maskas aktīvās vielas iekļūst dziļāk porās, ja? Un vēl varat seju un uzlikt uz pāris minūtēm siltu mitrudvieli, lai atdarās, un arī tad šis efekts būs labāks.
Tātad maska tiek nepareizi, pati maska tiek nepareizi uzlikta. Noteikti ir jāseko instrukcijai, ja? Ja rakstīts instrukcijā 1 reizi nedēļā, tad liekam to 1 reizi nedēļā. Neiedomājamies, ja, es likšu 2, 3 un man ātrāk būs šis efekts. Nē, tā nenotiks, jo maskā var būt pievienots aktīvas vielas, un tad ādai procedūra var būt par intensīvu, ja? Tad noteikti jāievēro šis te 1 reizi vai 2, 3 reizes, ja? Kas ir dots instrukcijā. Tāpat tās jāskatās, vai instrukcijā nav uzrakstīts, kurā diennakts laikā šo masku jāliek, ja? Jo ir maskas, kuras ir jāliek uz nakti, ir maskas, kas ir rīta maskas, ja? Arī tas ir jāpaskatās, vai ir maskas arī, kuras lieto jebkurā diennakts laikā, ja? Noteikti jāievēro arī maskas ilgums, cik ilgi šī maska jātur. Ja ir rakstīts 20-30 minūtes, tad turam to 20-30 minūtes, bet nevis tā, ka ja mēs steidzamies, es 10 minūtes paturēšu, un tad jau man pietiks, ja? Nē, arī tas nekādu rezultātu nedos, jo vielas, šīs aktīvās vielas vienkārši nepaspēs iedarboties un nedos jums vēlamo rezultātu. Vēl varu piebilst tādu momentu, ko es esmu novērojusi ļoti bieži, kad meitenes uzliek masku, un tad pazvana draudzenēm vai gatavo ēst un staigā pa istabu, ja? Tātad tā ir viena no lielākām kļūdām, jo neaizmirstiet, kad jūs uzliekat masku un jūs stāvat, ir zemes pievilkšanās spēks. Un līdz ar to šī maska jau ir diezgan smaga, teiksim, ja? Un kad jūs stāvat, un tad šī maska zemes pievilkšanas spēks rezultātā notiek lūkas, ja? Un tad jūs gaidat rezultātu, ko jums būs tagad liftings, bet ir pavisam pretējs rezultāts. Tāpēc jebkuru masku, kad jūs uzliekat, jums vajadzētu atbrīvoties, nogulties, tad guļot, viss paiet atpakaļ, ja? Jūsu muskuļi ir brīvi, un maska dos šo rezultātu, un tiešām būs sejas liftings. Tā kā tas pēc idejas ir ļoti tāds, svarīgs moments, ko bieži palaiž garām. Tā. Kāpmasku uzklāja, arī tas ir jādara pareizi, un es ceru un domāju, ka to arī zina lielāko daļu meitenes, ja? Kad maska ir jāuzklāja pa sejas līnijām, pa masāžas līnijām, ja? Tad no apakšas uz augšu. Pēc idejas ir tā, no smakrīša uz šeji līdz ausu ļipiņai. Šādi. Kuku. Tā, varbūt Ritai kāds zvana. Tā varētu būt. Tā, meitenes, nesatraucamies. Jā, acīm redzot, tā varētu būt. Varbūt viņai kāds zvana. Mēs šo gabaliņu izgriezīsim ārā, viss būs kārtībā. Jā, es nezinu, kamēr Rita vēl nav. Man ir šāda te vēl no iepriekšējās kompānijas tāda ļoti laba otiņa ar mīkstiem sariņiem tieši priekš maskām. Jā, tā ir paredzēta maskām. Es nezinu, vai varbūt, ka var izmantot arī kaut kādas pūderotiņas, bet diez vai, jo šī ir tāda mazliet it kā stingrāka, bet arī tad man bija diezgan pagrūti uzklāt. Tad, kā jau Rita teica, no apakšas uz augšu, jā? Šādā te veidā. Tā. Kur mums Rita ir pazudusi? Maza tehniska pauzīte, kā saka, jā? Jūs vispār mani dzirdat? Jā, dzirdu. Labi, tas labi. Jo visādi jau gadās. Mums, piemēram, Skotijā šobrīd ir diezgan spēcīgs vējš. Un lietus ir pa laikam ir, un es jau smējos, ka tādā gadījumā tad noteikti arī internets kaut kā tiek ietekmēts. Ļoti iespējams, ka Ritai tiešām kaut kas ir ar internetu problēmas. Bet
bet nu mazliet viņu pagaidīsim, lai viņa var pabeigt. Tā Rita laikam ir atgriezusies. Jā, Rita, mums tehniskā pauzīte bija. Es vienkārši pārgāju uz telefonu, jo es domāju, ka man vainīgs varbūt manī tas te vaina, ne? Es mēģināšu, nu jā. Es tikko pamēģināju, kā tas ir, kā tu teici par tām līnijām, vai es pareizi daru? Tā. Tātad pa līnijām ir, mēs sākam no apakšas līdz ausu lipiņai, tad pa smakni, jā? Līdz ausu lipiņai, no lūpas līdz ausu viducītim, no deguna malas tad līdz ausītei un līdz ausu, kur beidzās, ja? Un pierīti taisam ne uz augšu, bet it kā gan uz augšu drusciņu un uz sāniem, ja tā kā bišķiņ paceļam un uz steriņiem, ja? Nu, tā kā uzacis iet apmēram tā. Jā. Tātad tas ir ļoti svarīgi, jo, kā es teicu, esmu novērojis, ka cilvēki paņem masku, nu, un tagad taisa kaut kā, nu, šitā te, nu, un tik smērē, ja, un ja vēl uzsmērē šitādā veidā, tad pēc idejas tas rezultāts būs šitāds. Paši saprotat, ja? Vai šodien kaut kā grūti mums tā iet? Nekas. Tā. Es lasīju, ka horoskopos, ka šodien ļoti veiksmīga diena ir. Nu, protams, mēs esam uzlikuši masku, paturējuši, kā es teicu, pareizā tik ilgi, cik tas ir paredzams, ja? 20 minūtes, 15, tad mēs viņu noņemam, ja ir rakstīts, ka jānoņem noskalojot, noņemam un noskalojam seju, ja ir rakstīts, ka nav jānoskalo, tad, protams, mēs neskalojam, un nākošais momentiņš jau ir arī tas, kad ko daram pēc tam, kad esam noņēmuši masku? Nu, protams, mēs nevaram noņemt masku un tagad doties ārā vai nedarīt neko. Jums ir jāsako tālākam rituālam, ko jūs darat ikdienā. Tas ir, jums ir jāuzliek toniks, tad jātonizē seja, jums ir jāuzliek jūsu sejas krēms, viss kā tam ir jābūt. Un, protams, visiem šiem produktiem ir jāatbilst arī ādas tipam. Tā, jā. Nu, un vēl ir tāds, kad mēs redzam ļoti bieži internetā, vai jums varbūt draudzene, viena tante teica, kā saka, oi, paņem tagad šitos te gurķīšus vai tomātiņus, nu, vai tos, un uztaisa tādu masku, ja. Nu, pēc idejas, varbūt tas bija aktuāli mūsu vecmāmiņām, mūsu vecvecmāmiņām, ja, kad no produktiem, no augļiem, no dārzeņiem taisies sejas maskas. Šodien mūsu laikmetā, protams, tas ir galīgi kategoriski neiesakāms, ja, jo šodien produkti nav dermatoloģiski testēti, ja, un, protams, jūs visi zinat, ka produktu šo te dārzeņu un ogu audzēšanai izmanto nitrātus, izmanto mēslojumus, ķīmikālijas, ja, un tādā veidā jūs ne tikai labu darīsiet savai sejai, bet tieši otrādi visus šos nitrātus un ķīmikālijas saņems jūsu āda, jūsu organisms, ja. Lūk. Nu, tāds ieskats, kā pareizi lietot masku, tātad jūs sapratāt, ja? Tātad regulāri, cik reizes nedēļā tas ir jādara, 1 vai 2 vai 3, vai vienreiz mēnesī iespējams, laiks, diena, rīts, vakars vai jebkurā laikā, ja? Un pa pareizām līnijām noņemt, nomazgāt un, protams, uzlikt krēmus. Tagad pāriesim pie mūsu maskām, un par zelta masku es došu vārdu Sarmītei. Tā, es esmu atpakaļ. Tu, Rita, arī esi uz skaļruni, jo noteikti tev arī būs kas sakāms, un meitenes šī daļā varat arī jūs runāt mierīgi. Tātad es tomēr pamēģināšu vismaz uz kādu gabaliņu, varbūt uz vaigu vai pieris, tomēr uzlikt šo mūsu zelta masku. Pirmkārt jau kāpēc zelta maska? Pirmkārt tāpēc, ka tā ir zelta krāsā. Krāsa ir tiešām burvīga. Cerams, ka jūs redzēsiet. Lūk. Tā krāsa ir tāda perlamutrīga zelta krāsa.
diezgan tāda pabieza konsistence, nu un šo masku ražotājs iesaka faktiski tādos gadījumos, sākot no 30 gadu vecuma, to es uzreiz pasaku. Iesaka tādos gadījumos, kad ir galīgi, ja? Kad ir sausa āda, kad tai vajadzīga īpaša rūpe, kad jau parādās pirmās novecošanās pazīmes, varbūt pat ne pirmās, varbūt otrās, trešās un ceturtās, bet tajā gadījumā, kad mēs sievietes jau gribam, tomēr vēlamies, lai mūsu seja izskatītos mundrāka, svaigāka, starojošāka, un tad nāk palīgā lūk šī te maska. Maskas galvenā sastāvdaļa ir īpašas rozes, lapu un augļu ekstrakts un eļļas. Tas ir pats galvenais. Protams, šeit sastāvā ir arī ļoti svarīgā hialurūna skābe. Nu, pamēģināsim uzklāt. Kā tad tas notiek? Kā jau mēs te runājām, ka šī maska ir ļoti tāda viltīga, jo šo masku ir jāklāj diezgan plānā kārtiņā, nu tad uz kuru vajag, uz šī, jā. Plānā kārtiņā, tā, lai viņa paspēja pa tām minūtēm 15-20 sakalst, noņemšu brilles, sakalst, un lūk, kā teica Rita, pareizajām kustībām, pareizajā virzienā, un nu, lūk, jūs redzat, es ceru, ka jūs redzat, kā tā spīd. Tātad uz šī te vaiga man būs zelta maska. Kāpēc es neklāju šobrīd uz visas sejas? Ziniet, man ir tāda pieredze interesanta ar šo masku, ka es vienā arī tādā reizē, iepazīšanās reizē ar šo masku, es viņu uzklāju pa visu seju, tā ļoti cītīgi, un tad es vēl centos laika gaitā, kamēr viņa žūst, kamēr viņa kalst, es centos runāt vēl. Bet, ziniet, tas efekts ir tik efektīgs, ka tā maska lēnām sāk rauties, sarauties un aiztaisīt poras, jā, jo poras, kā mēs zinām, ir diezgan bieži šajā vecumā palielināts, tad šī maska arī sašaurina poras, un maska raujās. Un līdz ar to cilvēks vairs nevar normāli parunāt, jā, tāpēc arī vajadzīgs ir varbūt atgulties mierīgi, jā, un pilnīgi neko, pasmieties vispār nevar, jā, jo it sevišķi šeit, kad ap muti uzklāja, un arī šeit, kur mums ir smaida krunciņas, tās visas paliek tā kā iesaldētas, tā kā iebalzamētas. Nu, lūk, un tā tad pēc kāda laiciņa jūs noteikti varēsiet jau redzēt, paskatīšos spogulītī. Varēsiet redzēt, un pēc tam jau mēs arī ņemsim to masku nost. Maska būtu jāņem nost arī ļoti, ļoti uzmanīgi. Šī nav mazgājamā maska. Šī maska ir tāpat kā arī nākošā maska, par ko stāstīs Rita, šī ir plēvīša maska. Un ilgu laiku es tieši kāroju, man vienmēr bija maskas, kuras jāmazgā nost vai tur jādrupina nost, un es ļoti ilgu laiku, kamēr es vēl nebiju Ersa kompānijā, es domāju, kā es gribu tādu masku atkal, jo kaut kad sen atpakaļ es biju lietojis kaut kādu plēvīšu masku. Citā kompānijā es domāju, kā es gribu, un te bija lūk šī plēvīšu maska. Tā, tad no 30 gadiem iesaka, es domāju, meitenes noteikti jūs esat izmantojušas jau šo te masku. Tagad ir laiks, jūs tagad varat ātri izstāstīt, kamēr man žūst, izstāstīt, kāda ir jūsu pieredze tieši ar zelta masku, ja ir lietota. Ir lietota? Kura ir mājās? Man ir mājās zelta maskas, regulāri lietojam. Nu, un kādas ir arī pieredze? Es teiktu, pirmā reize tiešām bija grūti. Nevis grūti, bet es nebiju vēl piešāvusies, cik biezā slānī, un es pa daudz biezu uzliku. Un tad jau nākamā reize es sapratu,
Vienīgi citreiz tagad grūtāk varbūt ar to noņemšanu, ka kaut kur vietām tā kā, pieķība, bet, spogulī jau redz un bišķi nokas. Un kā ir ar to sajūtu? Jā, ir tā savēlkošā sajūta, jā, bet es tiešām noguļos un guļu. Ļoti pareizi. Malacis. Kad vēl ir šī maska varbūt mājās? Es varu pateikt, man bija tā, kad es kaut kā gatavojos kaut kādai prezentācijai, un es domāju, lai varētu redzēt un pastāstīt, kāda ir atšķirība, es uzklāju šo masku uz vienu seju, uz vienu sejas pusi, jā? Tātad es uzklāju uz vienu sejas pusi, jo gribēju redzēt šo te atšķirību. Domāju, kas tam man nekas nenotiek stāvu seju, un vispār pēc tam bija, kad es noņēmu, man bija sajūtas šausmīgi, man likās, ka man ir šķības seja, man likās, ka šī viena pusīte ir dzīva, atjaunojusies tāda dziedoša, maiga, rozā, un otra kaut kāda veca, tāda smaga, nepatīkama. Es domāju, nē, es ņēmu un liku otro pusi, jo es nevarēju šīs te pretējās sajūtas izturēt savus sejas, jā. Tā kā iedarbību ļoti labi var redzēt, varat tā pamēģināt izdarīt. Bet es atceros, Rita, tu tagad tieši pirms tam teici, ka bieži vien maskām ir tā, ka no pirmās reizes nevar to atšķirību redzēt. Šeit var redzēt. Man ir pat video, meitenes, atgādiniet, ja es aizmirsīšu, man ir jau kādu gadu vecs video, kur tiešām es uzklāju tikai uz vienu pusi. Man liekas, ka uz vienu pusi. Katrā ziņā pēc noņemšanas seja pilnīgi staro. Ļoti. Protams, tur es biju ļoti pareizi visu arī izdarījusi ar sagatavošanu, jā, ar noņemšanu perfekti. Bet šobrīd es neesmu seju, neesmu sagatavojusi. Es vienkārši tagad uzkrāmēju virsmu. Lūk tā, varbūt vēl ir kāda atsauksme pārslai, varbūt ir. Jā, es viņu diezgan bieži lietoju, un pirms es sagatavoju, protams, pīlingu uzlieku un tad to zelta masku. Un viens video man ir, kur tajā TikTokā var apskatīties, ja kādam interesē. Man liekas, es arī mūsu čatiņā kaut kur liku iekšā. Perfekta sajūta, perfekta, pilnīgi to seju atjauno poras, kā Sarmīta teica, un Rita, vai ne, aizpilda, viņas vienkārši mazākas paliek. Tas jau ar pirmo reizi, un tas tā vaidziņa, vai ne, lejā, viņa pilnīgi tā kā paceļās, patiešām perfekta maska. Man arī pētīša maska ļoti patīk, bet zelta maska tas ir vienreizējs atradums. Es šobrīd jūtu, kāds ir man šobrīd sajūtas. Vēsi, interesanti, tā vietiņa ir vēsinoša. Tā. Lūk tā. Es gribēju jautāt, Sarmīt, varbūt tu stāstīs vēl par zelta masku, jā, teiksim, kāpēc viņa jālieto? Ko viņa mums dod? Kā jau teicu, tad, kad ir pirmās novecošanās pazīmes, kad parādās pirmās grumbiņas, vai otrās, vai trešās grumbiņas, jā, tad, lūk, šī maska ir ļoti, ļoti vērtīga. Tad mēs mēģinam apdzīt šo te novecošanās periodu. Otrakārt, ļoti vērtīga ir, ja ir poras sašaurina, samazina to skaitu. Tā, vēl kaut ko varbūt piemirstu pateikt tādu. Mitrina, baro, viss labais, kas vien ko mēs varētu sagaidīt no maskas, ja, tas viss vitalizē, tonizē, tas viss ir lūk šajā te maskā iekšā. Un es ar nepacietību gaidu, ko stāstīs Rita par pērļu masku, un tad jau jūs varēsiet arī varbūt tās atšķirības saklausīt. Varbūt tev vēl kaut kas ir piebilstams par šo zelta masku. Es no uztraukuma aizmirsu. Es domāju, ka nē, bet es vienkārši domāju, kāda šī te atšķirības starp pērļu masku un zelta masku, šīs te funkcijas, ko izpild, jā. Bet, es domāju, ka šīs maskas, viņas ir nedaudz izpild kopējas funkcijas, un varbūt tas viens knitiņš ir tāds, kam vairāk viņš ir domāts, jā. Es šodien tā arī. Tad pastāstīt par šo masku, jā? Labi. Tagad es ceru, ka nekas nenotiks un viss aizies raiti, jā. Jā, arī man
pērļu masku, ko es lietoju, un vēl ir 2 veselas pilnas pērļu maskas, ko esmu saņēmusi dāvanā. Tātad varu teikt arī, kā Sarmītei, zelta masku es lietoju biežāk, pērļu masku kaut kā, liekas, nezinu, kāpēc lietoju retāk, ja? Tātad, kāda tad pērļu maskai ir šīs pamatnozīmes, ja? Tātad pirmkārt tā ir attīrīšana, viņa ir vairāk virzīta tieši uz attīrīšanu, ja? Tātad melnies punktiņi, poru attīrīšana, tā ir virzīta uz toksīnu izvadīšanu un epidermas mirušo daļiņu noņemšanu, ja? Tad no šī maska viņa tiešām vairāk virzīta uz tādu attīrīšanas procedūru. Sastāvā ir pērļu pulveris, piona ziedu ekstrakts un polisaharīdi, ja? Šis sastāvs veids kolosālu darbību uz mūsu ādas. Un ir arī, var teikt, kā jau zelta maska, ir acīm redzams efekts. Jā, kā es sākumā teicu, kad ir vairākas reizes jālieto, tad, protams, ir maskas, kas dod acīm redzamu efektu. Un kompānijai ERSAK ir tieši šādas maskas. Protams, regulāra lietošana dod daudz labāku efektu, un jūs jau viņu uzturat, un jums varbūt sākumā izējiet šo kūri, kur jūs liekat 2-3 reizes nedēļā vai vienreiz, un pēc tam samazinot un uzturot šo efektu jau vienreiz 2 nedēļās vai pat varbūt vienreiz mēnesī. Jā. Tātad, ko viņa atjauno un dziļi baro, mitrina ādu, jā, tas arī ļoti svarīgi, apgādā ādu ar nepieciešamiem minerāļiem, jeb, kā saka, mineralizē ādu, jo sastāvā, kā es teicu, ir polisaharīdi, ir minerālvielas, piedod elastību ādai, izlīdzina reliefu, ja? Lūk. Nu, un, protams, ļoti svarīgs ir tas, ka maska stimulē kolagēna un elastīna ražošanu, atjauno ādas ovālu. Nu, kā tas notiek? Ja jūs pareizi uzliksiet masku pa masāžu līnijām, ja, tad notiek šis te liftinga efekts, un, protams, jūsu ovāls tiek atjaunots, ja, pacelts uz augšu. Uztura mitrumu līmeni, pērļu maska nomierina un ir pretiekaisuma efekts. Tāpat arī šūnu atjaunošana, un ļoti svarīgi arī tas, ka šī pērļu maska balina pigmentus, pigmentu plankumus un vasaras raibumus. Kaut gan tas ir arī kopīgs ar zelta masku, arī zelta maskai ir balinošs efekts. Nu, es vēl gribēju pateikt to, piebilst par kopīgo, ja, kad es saklausīju par to ovālu. Jā, arī zelta maska ir šī ovāla veidošana. Es piemirstu pastāstīt, meitenes, bet tas ir, kas ir ovāls. Tas ir tas, ka šitās te vietiņas viņas nav nošļukušas. Un atceramies, ka Rita mums māca arī masāžu, ja. Šādi tad, varbūt, ka Ritai būs arī kādreiz kāds ovāla masāžas paņēmi. Masāžiņa, jā. Nu, lūk, jā, tad lietojam pareizi, uzliekam, nu, kā jau teicu, pirmkārt, tev ir, ja jūs uzliksiet biezāku kārtiņu, gan zelta maskai, gan pērļu maskai, tad, nu, jums nepietiks ar 15 minūtēm, jums būs jāpagaida nedaudz ilgāk, varbūt tās 20-25 minūtes, jums ir jāpagaida, kamēr maska nožūst, jo tiešām tāda pieredze, kad es pirmo reizi uzliku zelta masku ļoti biezu kārtu, es nevarēju sagaidīt, kad viņa nožūs, un es nezināju, cik ilgi man tas, es pagaidīju 15 minūtes, es nevarēju viņu noņemt, es gāju mazgāt ar ziepēm, un tad vispār bija tāda biezputra zelta man rokas, un viss man bija zeltā, ja? Tā kā ļoti svarīgi sagaidīt tieši, lai maska izžūst uz sejas, un tāpēc liekam viņu tādu plānu, caurspīdīgu kārtiņu. Un tad mēs atrodam šo te maliņu, tad liekam masku drusku zem, nevis, nu, vēlams ir zem smakra šeit, ja vispār jau kolosāli, ja jūs varat uzlikt gan uz kakla, gan uz dekoltē zonu, te visu, tad tas ir vispār ideālā variantā, bet, protams, lielāko daļu mēs liekam šeit zem smakrīša, lai šo te zonu paceltu, ja, un tad atrodam maliņu, atrubinam šo maliņu un plēšam šitā te visu nost pa
pišķiņam ritinam uz augšu. Ja maska būs pareizi uzlikta, viņa ļoti smuki un ļoti skaisti tāda nonāks nost. Tad uzliekam 2-3 reizes nedēļā, ja jums ir taukaina āda, un vienu reizi nedēļā, ne vairāk, varbūt pat vienreiz 2 nedēļās, ja jums ir sausa vai ļoti sausa āda, ja? Un šo masku var lietot gan zelta, gan šo var lietot jebkura diennakts laikā. Tad, kad jums ir laiks, kad jums zinat, ka jums ir 20 minūtes laika atgulties un atpūsties, ja, tad droši mēs šo masku varam uzlikt. Tas būtu par zelta masku. Varbūt ir kādi no pieredzes. Par sudrabā. Par pērlīšu. Piedodiet, par pērlīšu masku, par sudraba. Par pērlīšu masku. Nē, es iedomājos, kamēr tu stāstīji. Es iedomājos, tieši tāpatās, kā mums sievietēm ir arī tā, citam patīk zelts, citam patīk sudrabs. Ja? Un kāpēc es izvēlējos, man parasti patīk sudrabs vispār, sudraba rokaslietas, bet kāpēc es izvēlējos pirmo tieši šo masku? Tāpēc, ka es esmu lauva. Tad tomēr savā ziņā kaut nezinot vēl īpašības, savā ziņā es kaut kā tīri intuitīvi izvēlējos priekš sevis pareizo masku. Nu, lūk tā. Un Ritai, es zinu, ka ir vēl viens pārsteigums par mūsu jauno. Jā, tā man ir vēl viena maska. Tātad saņēmusi viņu. Tāpēc mēs tieši runājam šodien par maskām, tieši tāpēc, ka kompānija Ersag ir jaunā maska, saucās Kaolīna maska, un es ļoti arī cerēju, un ļoti jauki, kad es uztaisīju pasūtījumu, un es Armītē teicu, ja maska atnāks, tad mēs taisam par šo tēmiņu, ja ne, tad mēs samainam, bet maska atnāca, viss kārtībā, un tātad jaunā Kaolīna mālu maska, vai tulkojumā vienkāršāk priekš mums būtu baltā mālu maska. Kodiņš ir 498, klienta cena ir 32 eiro, pirmā atlaidī 20%, 25,60, tālāk es neskaitīju, katram sava atlaide, ja? Nu, saucās viņa Kaolīna maska, tad baltā māla maska, bet, protams, sastāvā ir arī citas vielas, un sākumā par tām pārējām, kas tur ir iekšā, un beigās jau tieši par balto mālu. Tad sastāvā ir kumelīte, salicilskābe, vai te tādi vārdi, niacinamīds, perilskābe, arbutīns, rīceneļa, melanocīts, nevar izrunāt, ja? Tātad kumelīte. Nu, šis zieds jau mums ir zināms, ja, kumelīšu ziedu ekstrakts, daudz par to ir runāts, stāstīts, kā arī dzīvē izbaudīts, un rezultāti ir saņemti gan uz organismu, gan arī uz ādiņas. Tad antibakteriāla iedarbība palīdz atbrīvoties kumelīte kā papildu līdzeklis pret pigmentu plankumiem, dziedē brūces un rētas, ja? Tātad dod šādu funkciju šai maskai. Tālāk, salicilina skābe. Tā ir pretiekaisuma skābe, dod šo efektu, palīdz risināt problēmas taukainai ādai un kas ir saistīts ar akni, ja? Palīdz attīrīt, tad īpašība ir tā, ka salicilina skābe iekļūst dziļi porās, un tāpēc palīdz attīrīt dziļāk šīs poras ne tikai no virspuses, ja? Jo iekļūst dziļāk kādā, teiksim, ja pērļu maska, viņa droši attīra tā kā poriņus, tas tā kā no augšējiem slāņiem vairāk, tad šī maska jau iekļūst dziļāk slānī un attīrīs dziļāk šīs poras, ja? Tālāk ir niacinamīds, tā ir svarīga nozīme šūnu normālai funkcionēšanai un veido ādas aizsargu barjeru pret ārējiem faktoriem, ja, un stiprina šo barjeru. Tālāk ir ferlinskābe, cīnās ar brīviem radikāļiem, aizkavē ādas novecošanos un sīko grumbiņu veidošanos. Arbutīns, viela, kas palīdz pret pigmentu plankumiem,
pretiekaisuma iedarbība. Nu, un par rītceneļu mēs arī esam ļoti smalki vienās mācībās izrunājuši. Rītceneļa ir bagāta taukskābēm, ļoti laba mitrinoša iedarbība, nu, tad līdz ar to novērš sausumu sajūtu, palīdz cīņā ar dermatītu, ar egzēmu un palīdz ātrāk sadzīt ādas bojājumiem, ja ir kāds sagriezumi, skrāpējumi uz ādas, ja. Un melanocīts tās ir šūnas, kas atbild par pigmenta izstrādi un palīdz pasargāt no ultravioletiem stariem. Ietekmē ļoti imūnsistēmu, svarīga ir redzēji, dzirdēji, garīgam līdzsvaram, kā arī svarīgi tādiem kā faktoriem kā miegs un elpošanas ritms. Jā, tātad, lūk, šāda viela ir arī mālu maskā, kas ne tikai jums uzlabos sejas stāvokli, bet arī jūsu miegu un jūsu elpošanas ritmu. Nu, un pats baltais māls, tagad nedaudz par viņu. Tātad, kā jau teicu, kaolīna māls pazīstams visiem kā baltais māls, un šis māls ir visdaudzpusīgākais un visplašāk izmantotais māls kosmētikā. Nosaukums ir cēlies no atradnes, kur šis māls ir atrasts, tas ir Kaolīna kalnos Ķīnā, un pārsvarā iegūts viņš ir kā balts pulveris. Sastāvā, protams, ir pats kaolīns, kā nogulmiezes, un vēl ir kvarts sastāvā. Sejas maska darbojās ļoti daudzpusīgi, tātad viņai ir kā attīrošs līdzeklis, jo šodien es pamēģināju viņu kā attīrošs līdzeklis, tas ir kā, ka jūs ar šo mālu masku varat vienkārši nomazgāt seju. Es to šodien izdarīju, un kad es nomazgāju ļoti ātri, minimāli, vienkārši noskaloju tur ar mazu pilieniņu seju, es kādu minūti jūtu vēl tāda, ziniet, tā kā skudriņa skrien pa seju. Ļoti bieži tāda iedarbība arī, kad uzliek masku, tad ir šī sajūta, ka uz sejas kaut kas kņudina, kaut kas darbojās. Tad, lūk, tikai nomazgājot seju, noskalojot seju ar šo mālu masku, tieši šāda sajūta arī ir uz sejas. Tad notiek darbība. Jau tad mālu maska sāka strādāt. Šo mālu masku var izmantot arī kā pīlingu. Ja, uz sejas pīlingu. Jo kaolīns ir vismaigākais no māliem un nekādīgi nekairina ādu, nekādīgi nesaskrāpē seju, tad neveic nekādu tādu vardarbību sejai. Tas maigi sašaurina poras, pātrina brūču dzīšanu un novērš iekaisumus. Maska attīra ādu un apgādā ādu ar skābekli, ja, kas ir ļoti nepieciešams mūsu šūnām. Piesātina ar mikroelementiem un piešķir elastību. Tātad arī regulē tauku dziedzeru darbību. Ja jums ir taukaina āda, tad, protams, šī problēma tiks samazināta. Tā, kas tad vēl mums ir? Baltais māls ir piemērots gan kombinētai ādai, gan arī problemātiskai ādai. Nu, tad varētu teikt, ka tā ir maska, kas ir piemērota jebkuram tipam, jo baltais māls arī neatņemtu šo te eļļas, sejai eļļa, pašas dabīgās eļļas, tāpēc piemērots arī ir jūtīgai ādai un sausai ādai. Jūs varat izmantot šo mālu masku arī nedaudz uzsildot ūdens peldē, ja, tad siltu, kā siltu kompresi, un tad mazinās nogurumu un iedarbosies nomierinoši. Gan ne tikai uz jūsu seju, bet vispār uz jūsu organismu. Var izmantot pie paplašinātiem kapilāriem, kas arī ir ļoti svarīgi, jo ir ļoti daudz kosmētiskie līdzekļi, maskas, kurus nedrīkst izmantot pie paplašinātiem kapilāriem. Tātad arī balina aknu rētas un balina plankumus. Nu, vēl ir tāds moments, kad viņu var izmantot ne tikai kā masku, kā kompresi sejai, bet arī izmantot kā
pretsāpju līdzekli, nomierinošu līdzekli jūsu kāju, jūsu locītavām sāpošajām, ja? Un to var izmantot gan siltā, gan augstā veidā. Protams, informācijas tādu neatradu tieši kā un ko izmantot, bet skatoties no tā, ko es esmu mācījusies, tad augstu kompresi būtu labi uzlikt, ja jums ir kāda akūta sāpe, ja uz jūsu locītavām, bet silta komprese jau ir ļoti vēlama, ja tā ir hroniskas sāpes, ja tad silta komprese ceļiem vai, teiksim, locītavām tieši, kur ir šī sāpīte. Tagad man te ir sarakstīts tādi pa sīkumiem, tad, ko es šodien, to es pateicu, ka es nomazgāju seju, ja, lietot 2 reizes nedēļā, un es, kad lasīju, tur bija ļoti laikam nepareizi tāds tulkojums, rakstīts uz 5-10 minūtēm līdz nožūšanai. Pēc idejas ir tā, kad jūs uzliekat šo mālu masku, es šeit uz rokas esmu uzlikusi, ja, redzat? Tad redzat, šeit jau ir tāds balts, gaišs, ja? Un šeit vēl ir tāds tumšs. Šis vēl ir mitrs man. Tātad jums ir, kad jūs uzliekat šo mālu masku, jums ir jāsagaida, kad viņa paliks balta, tad sažūs, un pēc tam vēl ir jāpatur 5-10 minūtes tādu baltu, tad, kad viņa ir sažūs. Nu, tāds efekts, ka tiek ādiņa savilta, ir diezgan stiprs. Es biju uzlikusi šodien uz pierītis, ja, un ir tiešām jūtams, ka tur ir pastrādājusi maska, ja. Tātad kāda viņa ir? Viņa ir tāda, te šķīvīti tāda pelēcīga, tāda zaļgani pelēcīga un diezgan tāda, kad spiedu ārā bija diezgan tāda pašķidra, bet nu jau ir sabiezējusi stāvot ārpusē. Ja? Tad ar otiņu uzliekam droši tā un pa līnijām. Ja? Tātad un sagaidam, kad paliek balta. Un kas tad notika? Šī māla maskaņa man izžuva uz sejas, es aizgāju mazgāt nost, es tā nobraucu, un ziniet, tādi putekļi, pulveris, ja, pilnīgi tāvot nokrita. Tas ir pēc idejas, es saprotu, ka tas ir tā, kādā veidā viņa ir iegūta, ja, jo viņu iegūst pulvera veidā. Tad, kā es teicu, lietojam 2 reizes nedēļā, bet sausai un jūtīgai ādai, tā kā es izjūtu, kad āda diezgan, kad es uzliku, kad āda diezgan tāda savilgta un tāda sausa palika, jā, tāda pilnīgi roka neslidēja. Ja pieņemsim zelta maska un sudraba, es jūtu tā kā tā roka slīd un tā ādiņa tāda maiga, tāda citādāk, tad šeit viņa tā kā pilnīgi neslidēja tā roka, ja, tad līdz ar to sausai ādai, 1 reizi nedēļā, 1 reizi 2 nedēļās. Tā, un noteikti pēc šādām maskām, tiem, kam ir sevišķi sausāda, ir noteikti nākošais tas solis, ko es teicu, ir jāaprūpē seja pēc maskas noņemšanas. Un ja seja ir sausa un jūtat, ka tāda tiešām pēc maskas prasās kaut ko tādu, lai traknāku, tad es jums ieteiktu sajaukt 2 krēmus un uzlikt pēc tām maskām, uzlikt tādu uz pāris minūtēm, varbūt 5 tādu barojošu masku. Sajauciet kopā vienu zirnīti krēmu P40 sarkano un gogoģas krēmu. Ja, sajaucam kopā un uzliekam tādu biezāku kārtiņu, jo tā būs tāda barojoša maska, lai jūs nejūtat to, ka tā seja ir palikusi ādiņa sausāka. Ja, un paturat viņu 5 minūtītes, ja, kā jūs jutīsiet, un tad atlikušo krēmiņu noņemam nost, ja, tā būs tāda laba sejas pabarošana. Tā, tā kā būtu izstāstīts, tā, ka mēs sākam strādāt ar seju, ja, pieņemsim, tas tāds padoms, tas ir no austru medicīnas, parasti sākam ar kreiso pusi, jo kreisā puse tā ir tāda, skaitās, ka tā tāda veids tādu stiprāku atjaunošanos, dod organismam to spērienu vai to grūdienu atjaunoties, ja, tāpēc sākam ar kreiso pusīti. Tā, varbūt ir kādi jautājumiņi par šīm maskām,
Te man jau sāk žūt, es tā uzliku tikai strīpiņu, jā, redzat, jau gaiši palicis. Un pēc idejas viņš var tāds kā pulvers. Pat ja tā redziet, paskatieties, var redzēt, ka pulver veidā, jā? Jā. Un manējā maska arī jau šīs te maliņas, kas ir gar malu, tās jau ir apkaltušas, šī vieta vēl palikusi diezgan tāda. Nu, ko tālāk? Tu gribi mazliet ievilkt telpu? Es varu pabeigt ar to, nu, es nezinu, meitenes, vai jūs redzējāt to, ko es biju uzlikusi pirms tādu maziņu video, tur es biju uzlikusi visas tās maskas, ja, un pa vidu bija tāds zaļš, un te bija, un kas tas šī pa masku? Varbūt kāda var man pateikt priekšā, kas tad tā bija pa masku? Tā zaļā? Jā. Jā, meitenes. Kuru pateiks, kuru uzminēs, kas tā bija pa masku? Varbūt nenoskatījās. Bet tā tad... Tur izskatījās, ka tev kaut kāda zaļa lapa bija uzlikta. Gandrīz. Nu, pēc izdeņas, jā, šausmīgi zaļa. Riktīgi. Es gribēju piebilst nedaudz par krēmiem, nu, kad pēc maskām vai ne, lai barojoši. Man, piemēram, tas sarkanais krēms, nu, kā teikt, ir 55, bet man viņš liekas par treknes. Piemēram, es lietoju, lai pabarotu to ādiņu, es pie vienalga, kuram krēma mūsu ir sag, es pielieku ķiršu, kauliņu, eļļu, nedaudz pāris pilītes, ļoti labi pabaro, un viņam ir tas, nu, tā kā nedaudz treknuma efekts, līdz ar to pēc maskām es kaut ko tādu iesākus darīt. Nu, tas tā, zināšanai. Jā, paldies. Jā, bet ļoti forši tās, bet es vienkārši, nu, ja ir tāds āda dikti sausa, tad arī šo te krēmu, to ķiršu kauliņu eļu vajadzētu uzlikt kā masku, biezāku kārtu un paturēt tās minūtītes 5, lai viņš lai pabaro atkal atgriež atpakaļ to tauku līmeni. To noteikti nevajag darīt taukainām ādām, bet tieši ļoti sausām ādām, jo es teicu, pēc māla maskas āda tiešām es jūtu, ka viņa tāda pilnīgi, nu, sausa, ja? Kad prasās uzsmērēt kaut ko. Kamēr visi domā, kas tas zaļais bija ritē uz deguna, atkal klausoties, es atcerējos vēl vienu ļoti, ļoti meitenes svarīgu lietu par zelta masku, par ko es stāstīju un par ko es aizmirsu. Šo masku nevajag likt, ja jums ir pušumi uz ādas, ja jums ir kaut kādas tādas brūcītes, ja? Un tādā gadījumā pagaidiet, kamēr viņas sadzīst, kamēr nomierinās šie pušumiņi, un tikai tad lieciet. Tas ir tāds, nu, tāds aizrādījums. Nu tad neviens nevar pateikt, kas tā bija pa zaļā maska? Es zinu, bet es neteikšu. Ne? Nu, es varu pateikt, ka pēc šī te, ka mēs beigsim tikšanos, tur man bija vēl viens video ierakstīts, ja, es viņu ielikšu, pēc tam varat noskatīties, kāds, nu, kā es te gatavojos šai te prezentācijai un kā es te cīnījos ar tām maskām, ja. Nu, tad lūk, man šeit ir trauciņā šī te zaļā maska, un tā ir kolosāla maska. Parādi tuvāk, ilgāk. Nu, var redzēt, ka zaļš, ja. Un ko tad es no sākuma pateikšu, ko tad viņa dara, ja? Būs ļoti jauki efekti. Mazinās pirmās vecuma pazīmes, un tas ir sevišķi jaunām meitenēm, kurām pēc 25 jau jāsāk lietot, lai nevirzītos uz priekšu, ja? Bet mums viņas uzlabos ādas tvirtumu, uzlabos sejas ovālu, cīnīsies ar sīkām grumbiņām, samazinās poras un uzlabos sejas krāsu un dos tai veselīgu izskatu. Jā, tur ir 20 minūtes. Un kad es palasīju, teiksim, šo te, ko es uztaisīju ļoti ātri 10 sekundēs, es palasīju internetā, kā tur sieviete raksta, kā viņš šo masku tājas, nopirkusi tabletes,
izšķīdinājusi, cik tur to stundu kamēr izšķīdušas, tad pielikusi želantīnu, tad ir vārījusi uz ūdens peldes, tur gatavojusi ļoti liela darbošanās, ja? Tad ar mūsu produktiņu tas ir izdarāms 10 sekundēs, un tā ir spirulīna maska. Tadam! Tadam! Tātad pēc idejas es vēl... Jā. Un šeit pilnīgi pietiekoši ir viena kapsula. Nu, varbūt tāda lielāka man. Tādai lielākai tejai, kā sarmītē, drusku divas kapsulas. Paldies, tas bija ļoti mīļi. Jā, bet var teikt, ka viņa šausmīgi zaļa, un jo man bišķiņi izšļācās, man bija visas paklājiņas, paklājiņas ne, bet, te tāds galdiņš tāds zaļš, tā kā viņa briļanta, ziļonka, krieviski saka, jā. Oi, man jau te viņa sakautusi, lūk. Augstāk. Redzat, kāda zaļa, jā, uz tāda deguna man bija, jā. Viņa bišķi jau tā kā sabiezējas, bet tur šeit nav jācentās kaut kādu biezu kārtu uzklāt, vienkārši tā ar to, kā, uzkrāso sev zaļu seju, jā. Un, lūk, tā ir vēl viena no maskām, ko jūs varat izmantot un ikdienā, jā. Un arī būs rezultāti. Sevišķi, ka, ja jums ir buņģiņa ar spirulīnu mājās, tad tas ir ļoti efektīvi un labi. Es taisnu padomāju, es viņu esmu pusīs dzērus, tad man uznāca lielais slinkums, es atvainojos, un tad es domāju, ko tad viņi man tā stāv? Būs kolosāla iespēja izmantot. Jā, tā kā man būtu laikam pastāstīt. Man personīgi viss. Tad, meitenes, kādas jūs maskas lietojat? Tagad pavisam, kā saka, operatīvi, un tad es pašās beigās mums pastāstīšu par to, kāds mums ir šobrīd dāvanas pieejams, ja jūs veicat savu pasūtījumu. Un parādīšu arī. Tātad, kādas ir jūsu maskas, vai jūs viņus lietojat vispār šīs te mūsu maskas, un ja jā, tad tā pavisam īsi. Patika, nepatika, bija efekts, nebija efekts. Tātad mēs jau daži dzirdējām, varbūt vēl kādā ir kas sakāms. Izskatās, ka nelieto. Tad Labvakar. Es lietoju zelta masku, man ļoti patika. Man visas grumiņas likās pirmo reizi, kad noņēma nost to masku, ka visas ir izlīdzinātas. Ļoti skaista seja izskatījās, brīnišķīgi. Jā, no pirmās reizes, jā. Tā kā tiešām, ja kādreiz saka, momentāls efekts, es parasti neticu. Parasti. Bet pat esmu pārliecinājusies un tiešām. Labi, varbūt vēl kāda ir? Vai par pērļu, vai par varbūt kāda jau ir jauno masku saņēmusi? Varbūt kāda ir paniekojusies ar spirulīnu? Jā, lūk, Ritai viss 3 ir. Tagad būs dziļi jādomā, kuru tad pasūtīt? Vai ne? Tam nav neviena, jā. Jā, labi, meitenes, ja nav šobrīd nekādu citu atsauksmju, tad... Cerams, ka jums palīdzēja tas, ko mēs pastāstījām. Tad es vēl ātri, kā jau vienmēr, gribu iedot jums tādu padomu, papildu sagatavot jūsu seju, lai jums būtu labāks efekts. Sevišķi tas ir vajadzīgs cilvēkiem, kam, pieņemsim, ir tā kā jūs jūtat, ka jūsu seja ir nedaudz tā kā pietūkusi vai limfas nestrādā, ja? Un tad pēc idejas, ja jūs uzliksiet tikai masku, tad šis rezultāts būs, bet viņš būs nedaudz mazāks. Tāpēc, ja ir šāda problēma, tas nav tiem cilvēkiem kā man, ja, bet, tādi, ka atpaļīgi vaidziņi. Tad pēc idejas vajadzētu drusku šo te limfu pakustināt. Un kā mēs to varam izdarīt? To mēs izdaram tā, kad mēs tādu vieglu masāžu no centra uz āru, ja, tad rociņas sākam smakrīt no centra uz āru, katru kustību, kādas līdz ausītē, ja, kādas 3 reizītes, tad pa vaidziņiem, ja, tātad uz āru, lēnām 1, 2, 3, izkustinām limfu, ja, tad uz to pierīti arī,
uz āru, ja? Tātad sadzenam visu, mēs sadzenām šeit. Tagad mēs ņemam no šeienes un drusku dzenam tātad uz leju pa vienu pusīti un pa otru pusīti, ja? Vēl varat paņemt šos te muskulīšus, kas jums ir katrā sānā, ja? Un arī tā izknaibīt, jo limfa nāk šeit lejā. Tā tad izstāstam tā. Vēl varam sejas centra daļu paņemam ar sāniņiem un tā uz leju te, kas ir tās mūsu deguna grumbas, pa viņām arī uz leju, tad nodzenam limfu šeit, aizenam līdz ausītēm un nodzenam lejā uz padusītēm, ja? Tad, un nedaudz šeit. Un vienu minūti vienkārši izklapējam dekoltē zonu, krūšas zonu, un tādā veidā jūs būsiet sagatavojuši savu seju un jutīsiet, ka ir tāds atvieglinājums, pēc tam notīram un liekam virsū krēmu. Paldies! Labi, Sarmīte, varam turpināt. Tā, meitenes, es šobrīd pārtraukšu ierakstu. Par maskām tas būs viss, jo, ja mēs liekam šo video YouTube, tad, protams, ka aktuālās dāvanas vairs nebūs nevienam interesants. Tas būs interesants šobrīd. Tātad es pārtraucu ierakstu, bet mēs paliekam.